7. fails. 14. nodaļa. Lai gan ģimnāzijas direktors bija Ansim par patvaļīgu aizbraukšanu rājienu devis, tomēr viņš to vienkārt atvainoja mātes bēru pēc, un otrkārt viņš nomanīja, ka Ansis nebūtu nav skolas darbus nokavējis, turpretī jo vairāk centies, lai savu mērķi sasniegtu. Savus skolas uzdevumus izstrādājis, Ansis nodevās sāņu studijām, lasīdams šo to, kas tam kā sevišķs un studijas cienīgs no vācu jeb citiem rakstniekiem acīs krita. Lielu iespaidu uz viņu atstāja Ģetes Gets no Berliķenes, kurš arī ģimnāzijā tika kopīgi lasīts. Tāpat Viktora Igo Notrdāme, romāns, kura ideju vairumu Ansis apbrīnoja, bet visvairāk viņš padevās Baironam, kura Manfrēds viņu saistīja. Pēdējā Ansis mācījās īsto, nelokāmo vīrišķību pazīt. Kad viņš visus šos rakstniekus bija izbaudījis, cik viņa jaunā, vēl maz piedzīvojusē sirds tam atļāva, tad beidzot viņš aizklīda garā uz veco Grieķiju, lasīdams viņas neizmērojami bagāto, jautro mitoloģiju. Kādā ziemas vakarā Ansis sēdēja savā mums jau pazīstamā istabiņā. Viņa priekšā uz galda atradās grāmatiņa, kuru viņš ļoti mīlēja – Morica Grieķu mitoloģija. Kamēr Ansim bija māte miruse, viņš ilgāku laiku jutās kā atstāts, bet tagad viņa acis sāka no jauna apskaidroties. Viņš sajuta, ka debesis viņam bija jaunu māti sūtījusi, kura viņu tālāk audzināja. Tā bija poēzija, šī mūžīgi jaunā debesis viešņa, kura dažu labu mirstīgo darījusi laimīgu, viņu pa brīnišķīgām fantāzijas ārēm vadādama. Poēzija, dzeja ir diezgan varena, lai katram vientuļam radītu visdzīvāko pasauli. Īstā poēzijā viss top ideāls, viss parādās, pēc kā dvēsele ilgojusies. Ansis nogrima domās un aizdarīja acis. Šai tumsā, kura viņa gara priekšā izplatījās, neredzami gari sāka aust krāsu pie krāsas. Fantāzija atjaunoja sen sapņos nogrimušo, seno tagadnes aizmirsto pagātni. Ansis bija tikko teiku par Heraklesu lasījis. Tagad viņš juta līdz ar šo varoņu varoni, kurš nu pat iz Hadesa atgriežas, Cerberu aiznesis, rādīdams savam jaunajam brāļam, ka viņam arī šis darbs bija iespējams. Apakšpasaulē Heraklesu ir Meleagers lūdzis, lai viņš sveicinājot viņa, Meleagera, māsu Dejaneiru, Eneusa, aklā Kalidonas karaļa meitu. Herakles, Meleageram apsolījis viņa lūgumu izpildīt, ir pat laban ceļā uz Kalidonas pili. Šis Heraklesa gājiens valdzina Ansi. Viņš atstāja Heraklesu ceļā un fantazijā noklīst pie Kalidonas pils. Kādai jābūt šai Dejaneirai, kurā Heraklesam nolemts iemīlēties? Ansis jautā. Nu šai pašā acu mirklī atdarās Kalidonas vārti. Vakara saulei atspīdot parādās Dejaneira ar savām biedrenēm, lai izpriecātos uz plašā laukuma pilsvārtu priekšā, kuram līdzās bezdibens. Labā pusē saule apzeltīja Kalidonas kalnus, kuri vietvietām tērpušies zaļās birzēs. Kreisā pusē tumšs, noslēpumains mežs. Dejaneira parādās un Ansis neviļot nodreb. Viņa ir varenes laika, auguma, sārtiem smaidošiem vaigiem, acis spulgo vakara saulē, it kā gribētu pēdējās gaismai spītēt. Vaļēji, degoši dzelteni, gandrīz spulgaini sarkani mati plivinājās ap viņas sniegbalto kaklu. Tīģera āda sedz pusi no viņas krūts un viņas slaiko stāvu. Viņa dej un pārdroši nonāk reizām tuvu pie bezdibeņa. Viņas biedrenes aizsadz rokām acis, viņas baidās, ka Dejaneira nenokristu, bet pēdējās smējas, skaļi viņas smiekli atskan, it kā visstiprākā liecība, ka Dejaneiras sirdī valda nebeidzama jautrība un prieks. Piepeši viņas biedrenes bailīgi iekliedzas. Viņas grib bēgt uz pili un māja Dejaneirai, lai tās teiktos ar viņām. Kāpēc viņas bēg? Lūk, Ahelons, nejaukais upju dievs, izlīdis iz noslēpumainā meža, raugās uz Dejaneiru.
kura spītīgi un zobodamies to uzskata. Vai viņi jau pazīstas? Zināms. Ahelons grib Dejaneiru precēt, bet viņai šis tēviņš ar pinkainajiem, zaļajiem, gļotainiem matiem, akmeņaini dzīslainajiem stilbiem, spalvains kā velns, kazas kājām, maziem radziņiem uz grumbainās pieres, viņai šis neģēlīgais parādījumies nav nebūtu sirdi sagrozījis. Bet šis upju, strautu un jautro meža avotu dievs ir iemīlējies Dejaneirā līdz ausīm. Kas nu notiks? Ahelons mīlinādamies tuvojas Dejaneirai, kura lepni nostājusies raugās uz vakariem. Beidz, Dejaneira, sauc viņas biedrenes, bet Dejaneira paliek uz vietas. Piepeši Ahelons viņu apkampi, lai viņu aizvestu sev līdzi. Dejaneira turas viņam pretī, bet jūt, ka kaislīgais ūdens dievs tomēr par viņu stiprāks. Šai brīdī atskan varenas ragu skaņas. Meleagera rags skan, Dejaneira iesaucas, un pa klintaino teku iz bezdibeņainas ielas uzkāpj Herakless, kurš pūš no Meleagera mācīto signālu, lai nāktu viņu saņemt. Ahelons ierauga milzīgo varoni Heraklesu un satrūcies atlaiž Dejaneiru. Heraklesa acis zvēro aiz dusmām. Viņš saprot šo skatu, kurš viņam uz klints parādās. Daļā varona jāglābj. Viņš satver savu milzīgo rungu un dodas Ahelonam virsū. Bet arī šīs nav bērns. Izveicīgi tas satver Heraklesa stāvu, kurš aizsviedis rungu garām. Tagad viņi cīnās rokām. Herakles nosviež ienaidnieku pie zemes, bet pēdējais pārvēršas par briesmīgu vērsi ar dzelžainiem ragiem. Herakles nokauj šo vērsi, bet šā zvēra asinis pārvēršas par verdošu avotu. Herakles redz, ka viņš cīnās ar kādu dievišķu varu, bet viņš nebūtu neizbīstas. Nav pirmā reize, kur viņam ar pārdabu jācīnās. Ahelons iz verdošiem ūdeņiem atzīstas par uzvarētu. Patam ir jau palicis tumšs. Mēnesis uzlec pār Kalidonas pili. Herakles raugās Dejaneiras vaigā, mīlestība mostas viņa sirdī. Meleagers tevi sveicina, Herakles saka uz Dejaneiru, kura viņam par glābšanu grib pateikties. Iz pils atskan gaviļu saucieni. Visi priecājas, ka karalis no nepatīkamā precinieka kļūs atpestīts. Skaļiem gaviļu saucieniem atskanot, iznāk pa vārtiem aklais karalis, no kareivjiem vadīts. Heraklesa acis uzzipšņo. Viņš satver Dejaneiru un nešus to nes viņas tēvam pretī. Lai dzīvo varoņu mīlestība, atskan pār Kalidonas kalniem. Kāds klauvēja pie durvīm, un Ansis it kā atmodās. Kalidonas pils ar saviem varoņiem nogrima atpakaļ pagātnes valstī. Labvakar, kāda balss smiedamies sauca. Ienācējs bija Artūrs. Tik vēlu, tu laikam pa dienu lieliski strādā. Ansis laipni zobojās Artūram roku sniegdams. Ko niekus strādāju, tāpat pa vecam. Gribēju tev palienētos 10 rubļus atdot. Artūrs uzlika 10 rubļu papīru uz galda, Ansis klusi pateicās. Vai nenāksi ar mani uz parka pagrabu glāzi alus dzert? Citi biedri tur uz manis jau gaida. Mēs katru sestdienas vakaru tur sapulcējamies. Debatējam un uzdziedam pa dziesmiņai. Ansis brītiņu padomā, tad ātri piecēlās. Iešu, viņš teica. Man taču vairāk ar cilvēkiem jāiepazīstas. Un viņi abi aizgāja uz parka pagrabu. Tika deklamēts un dziedāts kādā sevišķā istabiņā. Bet Ansis arvien nogrima domās pie sava Heraklesa. Neviļot viņš bija tapis par dzejnieku. No šā vakara Ansis tika latviešu ģimnazistu starpā vairāk cienīts. Ja ne cienīts, vismaz nenicināts, kā agrāk. Ar cilvēkiem vajag iepazīties, tad zūd aizspriedumi. Kādas nedēļas vēlāk Ansis nogāja pie Rīgas Vācu teātra varoņu tēva lomu aktiera, kurš bija teicams mākslinieks un kuru Ansis dažādās lomās bija abrīnojis. Viņš nodeva šim aktierim savu pirmo dzejisko darbu, lai dzirdētu, vai būtu cerības kādreiz par skatuves dzejnieku tapt. Atkal pagāja nedēļas,
un Ansis kādā vakarā ieradās pie minētā aktiera. Jūsu Herakles, diemžēl, nav skatuvei derīgs, bet darbs liecina, ka jums lieliska fantāzija. Vajadzētu drusku vairāk vienībai būt, bet strādājiet arvien uzcītīgi tālāk, jūs varētu daudz ko sasniegt. Aktieris stīvi paklanījās. Tā bija zīme, ka Ansis ir atlaists. Viņš nebija ar aktiera spriedumu gluži mierā. Jā, viņš sāka pat šaubīties, vai tas no viņa tik ļoti cienītais mākslinieks ir viņa drāmu izlasījis. Otrā dienā viņš nogāja uz pastu un nosūtīja šo manuskriptu Talheimam, tam piekodinādams, lai tik vecajam vairogam nekā nestāstot, jo tas turēja katru rakstnieku par dienas zagli un paklīdušu cilvēku. Ansis cerēja, ka tikai Talheims par viņa sacerējumu īsto spriedumu došot, tāpēc tas ilgodamies gaidīja uz atbildi. Pavasaras saulīte iespīdēja pa logu Ansa istabiņā, kad vēstuļu nesējs ienāca. Ātri viņš vēstuli atplēsa un lasīja. Mīļo Ansi, saņem manu sirsnīgāko pateicību par tavu Heraklesu. Par spīti visiem praktiskajiem darbiem, es esmu liels fantasts un jūtos patīkami cildināts, kad tieku dzejas valstī aizvests. Sevišķi priecājos, ka tu vecos grieķus tā cieni. Tev jāiepazīstas vairāk ar dienvidiem. Kad būsi ģimnāziju beidzis, tad uz Vāciju, kur māksla tik bagāta, kur saulītes siltāki spīd un debes zilums daudz skaidrāks. Varenie Šveicijas kalni tevi izaudzinās par varoni. Tu esi cienīgs viņus redzēt, jo tu tos esi jau iepriekš sevī sajutis, it kā viņi tevi rada būtu. Tēvs tevi liek sirsnīgi sveicināt. Tavs, vecais Talheims. Ilgi nebija Ansa sirds tik priecīgi pukstējusi, kā tagad, Talheima vēstuli lasot. Viņš jutās laimīgs, jaunas cerības pildīja viņa krūtis. Tagad viņš zināja, priekš kā viņš dzīvo. Mākslai, dzejai. Varbūt šajā viņam bija nolemts laimīgam kļūt, kad patiesā dzīve viņam bija tik rūgta. No nākotnes sapņodams Ansis aizgāja uz ķeizara dārzu. Pavasara bija atnākusi, cīrulīši trallināja. Visur pa dārziem tika lāpīts un taisīts, lai godam vasaru saņemtu. Ansis apsēdās uz kāda sola un pārdomāja, pie kura mūzikas skolotāja noiet. Viņš bija apņēmies studēt mūziku. Kas ir augstāks par brīvību? Mūzikā. Vienīgi mūzikā ir neaprobežota brīvība. Priecāties un gavilēt pēc izciestām bēdām un sāpēm. Ansis domāja un klausījās pavasaras burvīgumā. Persefone taisījās atkal apakšpasauli atstāt un pasauli aplaimot, un Ansa ausīs atskanēja it kā bazūne. Nākošās dienas Ansis nogāja pie viena no Rīgas labākiem mūzikas skolotājiem. Viņi iekārtoja stundas, un Ansis iesāka nodarboties ar mūziku. Iesākumā tas gan izplēta acis, kad mūzikas skolotājs teica, ka Ansim esot jāsāk ar 2 pirkstiem spēlēt. Bet neko darīt. Viņš paļāvās un spēlēja sākumā ar 2 pirkstiem. Bet drīz vien gāja labāk. Semestra beigās viņš jau spēlēja Mocarta C-dur sonāti. Mocarts, cik viņš laipns. Ansis viņa laipnību apskauda. 15. nodaļa. Pusotra gada bija pagājis. Taisni uz Ziemassvētkiem Ansis bija diplomu dabūjis, kad ģimnāziju sekmīgi beidzis. Arturs jau bija students. 3. Ziemassvētku vakarā pie vairogiem bija mazs dzīru vakars. Ansis atvadījās no pazīstamiem. Viņš bija nodomājis ap jauna gada dienu aizbraukt uz ārzemēm. Caur Talheima pūliņiem Salienas barons bija priekš Ansa studijām katru gadu 200 rubļus atvēlējis. Citu pārējo vajadzīgo naudu Talheims bija apņēmies sagādāt. Vecais vairogs izskatījās ļoti bēdīgs. Tevis dēliņu nu vairs neredzēšu, viņš bažījās, ar Ansi vienatnē izrunājoties. Bet ej savu ceļu, pa kuru tev nolemts staigāt. Tomēr neaizmirsti nekad vienkāršs būt,
un sevi nekad neviltot. Kad cilvēks paliek dabisks, tad viņš ar vien kaut kam vēl dara, ja arī viņa spēki citādi vāji. Ansis apsolījās tēva mācības neaizmirst. Tu esi mūsu visu cerība, tev jātop arī par mūsu laimi. Talheims atvadīšanās runā pieminēja. Kad viesi atvadījās, tad Ansim sevišķi uzkrita, it kā kad Berta būtu raudājusi. Kad Ansis viņai roku sniedza, tad viņš juta, ka tā bija drudzī. Zenta novēlēja Ansim daudz laimes, un no Artūra pavadīta izgāja. Ansis noskatījās viņai domīgi pakaļ. Varbūt, ka tāļā svešumā spēšu Zentu aizmirst. Tagad vēl ar vienu viņu mīlēju. Jauna gada rītā Ansis apmeklēja baznīcu. Pēc dievkalpošanas viņš nogāja uz kapsētu. Pie mātes kapa viņam noritēja pāris asaru. Brītiņu, klusās svētās domās nogrimis, viņš atminējās savas mīļās mātes. Dusi saldi, kaut es kļūtu tik laimīgs un varētu reiz tev līdzās dusēt. Viņam ienāca Puškina dzejolis prātā. Lai gan šām nejūtīgām miesām kaps visur svētu mieru sniegs, tak tomēr katram pasaules viesam ir dzimtenes kapos saldāks miegs. Vakarā Ansis aizbrauca. Cepuru un lakatiņu vīcināšana, skaļi hurrā saucieni. Vairogs noskatījās žēli dēlam pakaļ. Talheims pavadīja Ansi uz Rīgu. No turienes Ansis aizbrauca uz Dresdeni. Viesnīcā nonācis, Talheims atplēsa vēstuli, kuru Ansis tam šķiroties bija rokā iespiedis. Viņš lasīja. Visa par daudz. Tik viens, kā manim trūkst, visu šo panest. Arī laime ir grūti panesama. Kuram stipra galva, tam viegls laimes reibums. Mani viņa dara vāju un nespēcīgu, bet turēšos kā vīrs. Ansis Vairogs. Tik viens, kas viņu spēja niecīgu darīt, tā ir mīlestība. Kaut jēla Ansis tik neiemīlētos. Talheims tēju dzerot bažījās. Pa šo laiku Ansis sēdēja jau vagonā un brauca savam mērķam arvien tuvāk. 16. nodaļa. Saksijas galvaspilsētā Dresdenē, līdzās Brukla jaukajai terasei, atrodas Elbes tvaikonīšu piestātne. Sevišķi vasaras svētdienu pēcpusdienās ļaudis še lieliski drūzmējas un spaidās, lai tiktu pirmie uz kuģīša, kur šūtīgo Dresdenes pilsoni aizved vai no uz Lošvicu, Blazevicu jeb Šandavu, kuras pilsētiņas uz ļoti romantiskiem Elbes krastiem tik labi ceļotāju svešinieku, kā arī iedzimtos vilktina pievelk. Mīlīga maija svētdienas pēcpusdiena. Viens tvaikonītis pēc otra aizpeld pa Elbi uz dienvidus vakariem. Nu pat kāds jauns tikko piestājies. Ļaudis plūst vai ar blāķi pa plato laipu uz tvaikonīša, kur pasažieri sadalās divās daļās, 1. un 2. klasē. Ja nāciet, tad nāciet drīz, izsaucas bargi resnais tvaikonīšu kapteinis, kurš turklāt ir kuģa puika. Bet viņš paliek laipns, kad jaunais vīrietis, kurš nu pat stomījās vai iet, jeb gaidīt uz nākošo kuģīti, tagad laipni, melanholiski smaidīdams, sniedz viņam savu 1. klases biļeti. Šis jaunais vīrietis ir tērpies tumšā trūvu uzvalkā, melnu mākslinieku platmali galvā. Viņš apsēžas droši uz soliņa, vispārīgi viņš izturas kā pilsētnieks, bet var tūliņ nomanīt, ka viņš ir svešinieks, kurš nekur īsti nevar pielipt. Ansis, tas ir Ansis. Mēs viņu tūliņ pazīstam, lai gan viņš izskatās daudz tuklāks un sārtāks. Acis viņam mirdz daudz dedzīgāki, bet melanholiskie vaipsti nav zuduši. Viņa dziļjūtīgā, nervozā smaidīšana līdzinājās gandrīz muļķa ņirgāšanai, bet sapņainās, laipni smaidošās acis dod viņa smaidiem citu nozīmi. Šīs acis liecina, ka viņš ir kaut ko sevišķu redzējis, vismaz savos sirds dziļumos,
jo viņas, kā liekas, stāstīt stāsta un piepieši satrūkstas, ka daļā jaunava, kura viņam pretī sēž, ir uzmanīga viņa acu stāstam sekojusi. To mēs it gluži labi manām, jo tik labi daļā jaunava, kā arī Ansis, abi nosarkst kā bietes. No terases krasta ielas noskan tramvaja pulkstenis. Ansis atskatās atpakaļ uz jauko Dresdeni, tad viņa skats nogrimst Elbes putojošos viļņos. Tvaikoņu mašīnas veiklais irkļu rats saskalda šos viļņus tūkstoškārtīgi, bet viņi paliek tie paši. Puto un tek tāļāk netraucēti, tek prom uz tāļo jūru, it kā tie nestu tai svarīgu, steidzamu vēsti iz kalnu avotiem. Ansis nogrimst šo viļņu sapņos. Viņš sapņo līdz ar visu, kas tik pievilcīgs, oriģinēls. Te ūdens nošļākst ar divkārtīgu troksni. Ansis paceļ acis, cits tvaikonītis aizbrauc garām uz Dresdeni. Cik skaista šī daba! Ansis domā un raugās pāri uz Lošvicu. Šie ir staigājuši daudz slaveni prātnieki, dzejnieki un mākslinieki. Viņš jūtīgi nodreb, kad iedomājas, ka še netālu Šillers reiz dzejojis, ka Ģēte, kā students iz Leipcigas, te pie sava oriģinālā kurpnieka uzturēdamies, mākslu izstādi apmeklējis, ka te Korners mitis, ka Šopenhauzers te daļu no saviem darbiem rakstījis, tāļāk Kārlis Marija von Bebers savas jaukās melodijas harmonizējis, vēlāk Vagners še daļu no Lohengrina komponējis. Visi šie gara milži Ansim it kā atdzīvojas, un Elbes Florence, Dresdene, ar savu apkārtni šķiet viņam būtu paradīze, kurā dzīvajie ar mirušiem netraucēti satiekas un sarunājas. Tvaikonis nu pat bija savu mērķi sasniedzis. Pasažieri izkāpa, lai Demnica hoteļa ēnainā dārzā drusku atpūstos, un tad uzkāptu uz Viktorijas augstumu, jeb aizietu vēl tāļāk cauri tumšajam silam uz kaimiņu ciemiem, kur daļās sakšu zemnieces zied kā rozes, kuras tev, izsalkušam un izslāpušam pilsētniekam, pasniedz gardu siera sviestmaizi un putojošo alutiņu. Bet Ansis vēl īsti nezināja, kur piet un kā vislabāk uz vēsturisko mājiņu nokļūt, kurā Šillers pie Korneriem uzturējies. Šillera dārzu taisni pretī uz otra Elbes krasta, Blazavicas slaveno Šillera dārzu viņš jau pazīst. Bet šā kalnainā Lošvicā bija daudz grūtāk vienam, bez pazinēja uz vietu, kura to ļoti interesēja, aizkļūt. Demnica dārzā Ansis apsēdās pie kāda galdiņa un apstellēja sev kausu miesta. Publikas bija krietni daudz, visi sarunājās jautri, smējās, jokoja, pa starpām spēlēja mūzika. Ansa prāti grimtin nogrima mūzikas skaņās. Viņš taču pats bija tagad mūziķis kļuvis, jeb vismaz studēja mūziku. Šai brīdī pienāca kāds jauns kungs līdz ar dāmu un atvainodamies lūdza, vai esot atļauts pie galdiņa nosēsties. Ansis laipni lūdza, lai tik piesēstoties vien. Viņš šodien jau otrreiz nosarka. Jaunā dāma, kura viņam iepretī apsēdās, bija tā pati daļā jaunava, kura priekš kādas pusstundas viņam pretim uz tvaikonīšu sēdēja. Atvainojiet, ka es jūs traucēju, jaunais kungs Ansi bildināja. Ja nemaldos, tad mēs esam jau vairāk reizes konservatorijā redzējušies. Mani sauc Oskaru H. Šī dāma ir mana kozine, Anna Blūms, arī konservatoristiene, varbūt nākošā māksliniece. Viņš drusku zobodamies piebilda. Mani sauc Ansi Vairogu. Ansis dāmai un viņas pavadoņam roku pasniedzot teica. Atceros, ka esmu jūs konservatorijā redzējis. Man nav bijis iemesla ne ar vienu no konservatorijas audzēkņiem sevišķi iepazīties. Lielākā daļa no viņiem ir gandrīz bērni, un es esmu jau pilnīgi pieaudzis cilvēks. Ja drīkstu jautāt, vai jūs vēl ilgi studēsiet? Nē, es jau praktizēju. Esmu nu pat šo pavasaru kursu beidzis. Jaunais mākslinieks smējās un pastelēja sev un dāmai alu. Viņš stāstīja par savu eksāmenu un uvertīru, kuru tas komponējis un kura tikusi uzvesta.
Vārdi viņam plūda, Ansim vēl līdz šim maz pierastā sakšu izloksnē. Ansis tikai daļu no viņa stāstījuma dzirdēja. Viņš zakšus lūkojās uz savu daļo kaimiņieni, kuras tumšās, skaistās acis viņu saistīja. Rožainās lūpas un vaigi viņai vēl neatzisušā dienas karstumā dedzina dega. Viņa vēdināja ar mutes autiņu sev seju. Tātad jūs, jaunkundze, arī konservatorijā? Ansis dūšu saņēmis jautāja, kad viņas pavadonis bija apklusis, lai dzertu krietnu malku iz sava kausa. Konservatorijā? Jaunkundze nedroši uzsāka. Es esmu jūs tur daudzreiz redzējusi. Kā jums patīk? Es nevaru izteikt, cik šeit jauki. Vai tas būtu konservatorija, opera, bilžu galerija, pilsgalma baznīca? Un kur tad vēl šī skaistā Dresdenes apkārtne? Man trūkst vārdu. Arī pie mums Bohemijā ir jauki, bet tik netik jauki kā še. Varbūt jūsu dzimtenē ir daba vēl jaukāka, ka jūs tik vienaldzīgi visu uzskatiet. Nē, Ansis nokaunējies stomījās. Manā dzimtenē nav ne 100 daļas no šī jaukuma. Bet ko es nabaks varu priecāties, ka tiešā visi neredz, kuri man tik mīļi, bet kuriem nav iespējas šurp atkļūt. Annas jaunkundze paskatījās kaislīgi uz Ansi un tad atkal veidināja ar mutes autiņu. Ansis aplūkoja jauno mākslinieku tuvāk. Viņš bija noņēmis platmali, kura uz mata līdzinājās Ansa platmalei, un ap viņa augsto domātāja pieri vēlās sprogainie raksturiskie mākslinieka mati. Kaislīgas pulgojošās brūnās, drusku iekritušās acis liecināja, ka viņam ir temperaments, kurš māksliniekam, sevišķi reproducējošam māksliniekam, nedrīkst trūkt. Pilnīgi gludais iegareni bālais sejs bija sāpīgu vaipstu pilns, lai gan mute pārplūda jokiem un smiekliem. Bet, kad šis jauneklis klusēja, tad viņa stipri kopā saspiedušās lūpas liecināja, ka aiz šiem viltotiem jokiem slēpjas dziļums un noslēpumaina daba. Ansis stāstīja par Baltiju un Rīgu, kur arī mūzika uzplaukuse, stāstīja, cik ļoti viņu Vāgnera mūzika aizgrābjot un tā tālāk. Pie vārda Vagners, Oskara, kā mēs uz priekšu jauno mākslinieku sauksim, acis it kā uzzipšņoja. Vagners? Vagners ir tik īsts mūziķis. Un Ansis ar Oskaru viens otra sirdī iekustināja patīkamas atmiņas. Ja jums nav nekas pretī, Oskars platmali galvā likdams teica, tad lūdzu, nākat mums līdz, mēs jūs iepazīstināsim ar Lošvicu. Sirsnīgi pateicos, Ansis teica un steidzās sulaiņam samaksāt. Jums pie katra soļa būs jāapstājas, Annas jaunkundze smējās. Jāapstājas un jābrīnojas, tik jauka ir Lošvica. Un viņi visi trīs, jautri sarunādamies, kāpa pa līkloču vilgdamos ielu, kur aizved uz restorāciju Viktorijas augstums.